Tu vari viņu stipri mīlēt, tu vari neieredzēt. Bet vienaldzīgs tu pret šo automobīlu nepaliksi. Vaz klasika. Katra īsta dačņikas sapnis, Žigulis 2102, bet viņu iegūt varēja tikai laimīgais, un kopā bija saražot 660 000 šādas mašīnas, kas priekš Padomju Savienības bija ļoti mazs cipars. Nu, stāstu, jo kā Taljatī parādījās, un ka vispār pilsētu nosauc itāļu komunista vārdā, un noteikti to jau jūs visi esat zinājuši. Nu? Bet mazākums zina to, kad sākumā nemaz Fiat negribēja izvēlēties kā rūpnīcu vispār. Gribēja izvēlēties Renault un bāzēties nevis uz Fiat 124. bāzes, bet uz Renault 16 bāzes. Bet tā kā Itālijā bija daudz komunistiskās partijas, tad izlēma sadarboties ar Fiat. Un tad, kad universāli meklēja, tad, protams, šis ir tas pats Fiat 124 Familiar. Ja kapeikai izmaiņas bija 800, tad universālim izmaiņas bija veiktas no Fiata 1000. Tātad Vāzu rūpnīcā tika izveidotas 1000 izmaiņas, lai vispār šis automobils varētu braukt pa Padomju Savienības ceļiem. Šie auto, viņus visu laiku salīdzināja ar Moskvičiem, Volgām. No ar Volgām varēja salīdzināt tikai tie, kas braukāja ar taksi, jo tā jau Volgas reti kuram bija. Un, protams, daudzās lietās šis automobilim bija vairāki plusiņi. Piemēram, mums ir krāsniņa un sildītājs. Nu, sildīja šī mašīna ziemā tā, kad īpašnieks sauc viņu par Taškentu. Un šī ir pirmā tāda padomju auto, kur varēja braukt bez virsdrēbēm ziemā. Vēl šis automobils ir krietni vieglāks saremontējums, viņš nav taisīts uz ķepļa. Un tāpēc, kad vajadzēja izvēlēties Padomju Savienībā, uz kuru autobāzi, tad mēs sāksim taisīt. Sāksim taisīt pērkons. Elektroautomobīli izvēlēs tieši šo te VAZ 2102 un izveidoja 47 elektroautomobīļus VAZ 2801, kas, starp citu, šobrīd maksā miljoniem rubļu. Nesen skatījos, viens tirgoja vairāki, pat nezinu, 60 000 laikam eiro, pat maksā tā kā liels ratums. Mums nav baigi lielais motoriņš, te 1,2 litru motors, 64 zirgspēka un šeit ir 4 pakāpju kārba. Kāpēc šos autiņus mīlēja? Tāpēc, ka viņus ir viegli palaist. Un viss strādā. Nav tā kā tur ar visiem pārējiem. Uzreiz strādā. Nevajag tur Cik es esmu skatījis vispār daudz blogerus, ziemā BMW nepielaižās. Nekas nepielaižās. Žigulis pielaižās. Tātad šis auto īpašnieks ir taisījis viņu kā eksporta versiju. No stūri jūs pazīstat, no kura žiguļa ir? Viņi, dai Bogu, nezināt, no kura žiguļa. No 6. žiguļa stūra eksporta versija tā arī izties, un šitie beņķi nav, bet aizmugurējie beņķi mums ir no 4. žiguļa. Nu, vot. Es tā rādīju tam zapiņam, nāc šurp pasties. Zapiņa. Bija no žiguļa. Es teicu, kā no žiguļa ties jumts 2002. gada zapiņam. Nu, va tā. Poļesja. 02. Nu, lūk, un žigulis 25% vispār tirgu žiguļi gāja uz eksportu. Sanāk, kad ir otrie, visi pārējie 25%, tas ir liels skaits. Un tāpēc arī cilvēkiem nepalika tie žiguļi. Cilvēki bija gatavi maksāt vairāk par tiem žiguļiem, bet, šis ir tā uz rozīnīt uztaisīts. Tātad krāsējums mums ir no Fiat 600, no mūsdienu Fiat 600, pastieties tā pistācija krāsa skaista. Nav Svieta bielai noči, nav. Un paskatāmies, cik mums te ir mīksti. Ļoti mīksti, tiešām, un daudz vietas, un nekas netraucē, negriezti, nekas tiešām ļoti. Un ja es jums varētu nodot smaržu, tā kā, zināt, tās aroma reklāmas, kur, padomju smarža, labākā smarža pasaulē ir padomju auto smarža. Ja jūs arī tā domājat, rakstat komentāros. Automobīļus taisīja no 1978. līdz 1986. gadam, bez izmaiņām, mainījās tikai un vienīgi eksporta versija.
Žiguļī! Un zināt, kāpēc Žiguļī, kāpēc Lada gāja uz eksportu? Tāpēc, kad daudziem likās, ka tas nosaukums ir saistīts ar Žigolo. That's it. That's it. Bet mums, diemžēl, patiesībā, lai atvērtu bagāžnieku, bija uz trosītēm visam jāstrādā. Bet te nestrādā, tāpēc man ir savs Žigolo. Un kāpjam iekšā. Ērti, te ir vairāk nekā 370 ar kaut ko litri bagažniekā, bet patiesībā, ja mēs noņemam aizmugurējos sēdekļus, tad tur vairāk nekā 400 litri. Ja tu esi Baltkrievs, tad kārtīgu ražu ar kartupeļiem tu vari aizvest. Liels plus tiem, kam patīk kartupeļi. Man patīk Žiguļi, bet man kaut kas viņos nepatīk, un es nevaru jums pateikt, kas man nepatīk Žiguļos. Man it kā viņi liekas, davai, Renault, Citroen, Renault. Kas ir tāds? Davai ātrāk. Karoči, man patīk Žiguļi, bet man arī kaut kas... Tu pirmo reizi Žiguli ieraudzīji, jā? Skatās tā kā tāda es nevaru. Moskvičā es iekāpu, man tā arī Zapiņā, es iekāpu, man kaut kas patīk. Žiguli, saprotiet, es esmu zilās asins, Volga. Es esmu, činovņiks, man Volga, tā ir mana mašīna. Tad, draugi mīļie, Žigulis nav īsti mana mašīna, to es vienmēr esmu teikusi, bet man patīk viņa vizuāli, man patīk, ka kāds man pavazina. Es arī pati varu pabraukt. Man vienkārši ir jāpierod pie viņa, jāpierod, saprotat, tas nav tā, tas nav. Vienkārši connections dažreiz nevienmēr izveidojās. Bet tā, autiņš normāls. Ja es būtu dzīvojis padomu laikos, man noteikti būtu Žigulis, bet es ceru, ka man būtu bijis Volga. Bet jūs atceraties, ka jums ir jāpiesako manam kanālam, un es gribēju pateikt to, ka Žigulis ir mūžīga klasika. Un pēc šī video es ceru, ka tu nekļūsi vienaldzīgs pret Žiguli. Un kad tu savā sirsniņā viņu vēl vairāk iemīlēsi.